Kas bija pirmais? Vista vai ola? Protams, ka ola bija pirmā. Kosmiskā ola. Ļaujiet jums pastāstīt mītu par pasaules rašanos. Īsto, protams. Sākumā bija nekas, bet tad no nekā radās haoss. Grieķi, piemēram, sakot, ka haoss esot sievišķa parādība. Taču es atceroties savus pirmos brūtkādus mīļie, es nezinu, vai es tam varu piekrist. Haosa pirmatnējā migla cēlās un vēlās, biezēja un krita, un no tās radās ola. Kosmiskā ola. Olas, kā zināms, ir trausls, arī kosmiskās. Lai nu kā no kosmiskās olas izšķīlās pirmais dievs – Eros. Kādu laiku priecājies par sevi, viņš radīja arī citus dievus. Viņš radīja nakti. Pēc labākajām sengrieķu dievu tradīcijām Erosam un naktī draiskojoties radās arī gaisma. Tā šiem trim laimīgi valdot izveidojās pasaule, ko pazīstam tagad. Eros kļuva par visumu valdnieku, bet naktī ar gaismu rotaļājoties tieši pusnaktī dzima laiks. Šitā ļāpājot gandrīz jaungadu palaidām garām. Mīļie, kur ir tas šampis? Kur ir šampis? Sašitās lūdzu vēl nokavēsim, mīļie.